Esiet sveicināti podkāstā Aiz durvīm. Šis ir mūsu jau 5. raidījums, un ar jums šodien kopā būšu es, Luīza Špaka. Un Samanta Raipula. Un šodien pie mums studijā ir aktrise, kā arī kostīmu mākslinieces asistente Laura Erdlāne. Čau, Laura! Čau! Es tev jau pieteicu gan kā aktrisī, gan kā kostīmu mākslinieces asistente, kas ir tavs jaunais amats, bet tad varbūt vairāk pastāst par ko tu ikdienā dari, ar ko tu nodarbojies, kāda ir šī tava radošās profesijas ikdiena? Es sevi laikam nosauktu par multimākslinieku teātrī, kas arī ir mans šī brīža fokus. Ja agrāk man šķita, ka es gribu būt tikai aktrise un būt tikai uz skatuves, tad šis ir tas brīdis dzīvē, kas esmu atklājusi jaunus apvāršņus un jaunas teātra šķautnes, jo būt aizkulisēs ļoti bieži ir interesantāk nekā būt uz skatuves, jo tu redzi to no otras puses, tu vari ietekmēt to, kas notiek uz skatuves, un tu vari palīdzēt aktieriem. Un tā kā es esmu bijusi abās pusēs, gan spēlējusi, gan tagad bijusi radošās komandas otrā pusē, tad es varu teikt, ka man interesē abas šīs puses. Tev nav bakalaura grāds aktieru mākslā vai pat maģistra grāds, bet kā tad tas tavs ceļš aizveda līdz šai aktrises profesijai? Patiesībā man šķiet, ka es teātrī esmu jau kopš agras bērnības, jo bērnībā es aktīvi dejoju. Gan sporta dejas, gan pabeidzu deju skolu Dzirnes. Un brīvajā laikā apmeklēju Leļu teātri, tāpēc skatu vienmēr ir bijusi ap mani. Un tas, man liekas, ir skaistākais, ka uz šo profesiju var iet solīti pa solītim, un tas ir tiešām smags un ilgstošs darbs man bijis. Tas nav bijis tā, ka ir tikai kaut kādas konkrētas iespējas pēkšņi no debesīm nokritušas un par kurām es arī esmu pateicīga, ir bijušas dažas tādas sakritības dzīvē, bet tas viss ir bijis ļoti apzināts darbs, ļoti ilgstoša un mērķtiecīga cīņa gan ar sevi, lai pierādītu sev, ka es to spēju un es to varētu darīt. Un tad, kad jau bija pirmo lomu piedāvājums, tad man likās, ka kaut kas jau lēnām sāka piepildīties. Un pēdējā pusgada laikā es esmu sākusi, kā tu teici, darboties kā kostīmu mākslinieces asistente. Paldies Lienai Rolšteinai par to, viņa ir burvīga kostīmu mākslinieca. Un strādājot kopā aizvien nākamajā projektā, es saprotu, ka ir tik interesanti skatīties, kā top tie kostīmi, ka būtībā katrai mazākajai detaļai, kas arī ir aktieru profesijā svarīgi, katrai mazākajai detaļai ļoti liela nozīme. Un pamainot kaut kādu krāsu, piemēram, kostīmā, tas izskatās pilnīgi citādāk uz skatuves. Kāda varbūt bija tā pati pirmā izrāde, un kādas tev bija sajūtas uzstājoties kā aktrisei? Man liekas, man pirmā bija deju izrāde, bet tad, kad es dejoju deju skolā Dzirnes, bet tāda pirmā pieredze aktieru meistarībā uz skatuves, man liekas, man bija mūzikas un drāmas telpā Oratorio, kuras sāku spēlēt sunīti, kas man šķiet ir daudz grūtāk, ja tā ir pirmā loma, tev ir jāspēlē dzīvnieks. Tas uzliek dubultu atbildību, jo cilvēks, es zinu, kā rīkojas cilvēks, es zinu, kā uzvedas, es varu iedomāties, kā varbūt tas cilvēks domā, bet iejusties suņa tēlā, tas bija ļoti izaicinoši. Bet es esmu cilvēks, kam ļoti patīk izaicinājumi dzīvē, un es vienmēr kāpju ārā no savas komforta zonas, un jo tikai tā var tikt uz priekšu tālāk. Šis arī sasaucās ar šo nākamo jautājumu, ko es tev gribēju uzdot. Kādi ir bijuši tie lielākie izaicinājumi esot aktrisei? Tie ir gatavošanās posms, mēģinājumi vai tā pati pirmizrāde, vai jau pēc tam saņemot tās atsauksmes no skatītājiem, no režisora. Kas ir tas lielākais izaicinājums, ar ko tu esi saskārusies? Man vienmēr ir paticis izrādes tapšanas process, tieši tas radošais moments, kad tas viss top.
laikam man grūtākais ir bijis apzināties, ka tas kādreiz beidzas un ka ir pirmizrāde. Un tas bija arī tagad nesen mums bija pirmizrāde teātra dienas koncertam Nacionālajā teātrī. Un es pirmizrādes dienā sēdēju kulisēs, un man likās, man ir tik skumīgi, ka tas ir beidzies. Un es jau saprotu, ka tas izrāde jau turpinās dzīvot savu dzīvi, un tas jau nebeidzas, bet vienmēr tā apzināšanās, ka ir pirmizrāde, un it kā ir svētki, un viss jau ir kārtībā, bet man gribas atmest sevi atpakaļ 2 nedēļas pirms pirmizrādes un izbaudīt vēlreiz to radošo procesu. Tas, man liekas, ir bijis visgrūtākais man jebkurā izrādes tapšanas laikā. Vai aktrises karjerā būdama tu esi nonākusi kaut kādā zemākajā punktā, ka tev šķiet, ka jau tu esi izdegusi tajā aktrises profesijā, un tu vairs, tas ir jau kā tavs darbs, nevis kā tāda lieta pret, nevis, ka tas ir darbs, nevis lieta, pret kuru tu tā kā ar mīlestību attiecies? Protams, šī profesija ir kalni un lejas. Nav viss tikai skaisti un rožaini. Man ir bijuši tādi posmi, kad es, paldies Dievam tiem posmiem, ka tādi ir bijuši, kad es domāju, ka varbūt varētu pamēģināt sevi kaut kādā citā amploā, paņemt klāt kaut ko, nevis tikai aktrises profesiju, bet izmēģināt kaut ko jaunu. Un šeit arī runa ir par tiem pašiem kostīmiem, kas šī iespēja man nāca pirms 2-3 mēnešiem, jau, kad es sapratu, ka varbūt tā iestikšana tikai vienā profesijā teātrī nav pareiza, jo, ir daudz tādu piemēru Latvijas teātrī, kad aktrises vai citi darbinieki izvēlas mācīties vēl kādu profesiju un darboties arī vēl plašākā lokā, un šādi momenti man dzīvē ir bijuši, un tie ir atvēruši vienmēr jaunas durvis, kad es pieņemu kādu iespēju, un tas parasti notiek arī šādos zemākajos punktos, jo, lai tiktu uz priekšu, mums ir jānolaižas līdz tam pamatam, lai mēs varētu spērties kaut kur tālāk. Tieši arī tas atkal jau sasaucās ar šo nākamo jautājumu. Tas ir tas, ka nesen visādos dzeltenajos preses medijos un izdevumos parādījās virsraksti, kuros arī bija tavs vārds. Kā tu tiki galā ar šo spiedienu, ar šīm negācijām no apkārtējiem? Drīzāk, kā mēs zinām, dzeltenā presa ir tā, viņi padzirdēja, viņi uzraksta ziņu, un nevis viņi noskaidro visu patiesību. Kā tu tiki ar to galā? Tas laikam sākās ar to sajūtu, ka ir ļoti liela stagnācija dzīvē, ka laikam tas viss salikās vienā laikā, un droši vien, ka visa bija par daudz visiem iesaistītajiem. Un sākumā man tas bija ļoti liels pārsteigums, ka vispār mans vārds kaut kur parādās un tā, bet turpinot tiekties uz savu mērķi, man liekas, ka ceļā mēs sastopamies ar daudziem šādiem izaicinājumiem, un tas ir neizbēgami, ka cilvēki kaut ko runās, cilvēki izdomās, varbūt kāds noskaudīs, kāds gribēs arī to, ko otrs dara, un man liekas, ka šādi virsraksti presē ir ļoti pārspīlēti, un tas viss notiek tāpēc, ka cilvēki nespēja sarunāties un nespēja... Viņiem arī tos klikšķus vajag. Protams, tie ir tie skaļie virsraksti, kas tiek izrauti no konteksta, un cilvēki vienkārši nemāk sarunāties. Un tas ir tas, ko esmu iemācījusies šajā laikā. Paldies šai situācijai būtībā, ka es, kas pēc dabas esmu klusētājs, pilnīgs introverts. Šajā laikā man ir radusies vēlme runāt, vēlme paust arī savu viedokli un nenoklusēt, ja man kaut kas liekas nepareizi. Vai bija viegli pārkāpt šim introvertam un sākt runāt? Jā, es par šo
tēmu var diezgan daudz runāt, jo sākumā es vispār negribēju iesaistīties nekur publiski. Man tas vispār nešķita vajadzīgs un tā, bet bija brīdis, kad es sapratu, ka nav iespējams vairāk klusēt, ka tas viss jau ir tik ļoti sakāpināts un ka tam vienkārši ir jāpieliek punkts, ir jāizstāsta tas viss no savas puses, lai es netiktu tajā vairs iejaukt iekšā. Un tad arī parādījās tā vēlme izrunāties ar visiem cilvēkiem, un šajā laikā ir nākuši klāt arī jauni cilvēki, kuri atbalsta jaunas iepazīšanās, jaunas iespējas, tā kā tas viss ir pavēris kaut kādu plašāku skatu uz dzīvi. Kā tev šķiet, piemēram, ja dzīvē nebūtu šie kāpumi un kritumi, vai tu būtu tāda pati, kāda tu esi šodien? Absolūti nē. Kāda tu būtu? Vai tu esi kādreiz par to domājusi? Kā būtu, ja tu būtu, piemēram, sākusi, tu dejoji, tad tu būtu aizgājusi uz, pieņemsim, studēt to pašu aktieru meistarību un tos 4 gadus tai augstskolā pavadījusi, nevis gājusi uzreiz jau uz oratoriju un sākusi spēlēt. Kāda tu būtu šodien, ja tu vēl projām mācītos? Man šķiet, iespējams, es tāpat būtu nonākusi teātrī. Ja tas tiešām ir sapnis, tad cilvēks atrod vienmēr kaut kā ceļu. Tāpēc arī ir teiciens, ka, ja netiec iekšā pa durvīm, kā iekšā pa logu. Iespējams, tas ceļš būtu bijis daudz ilgāks, varbūt mierīgāks, bet sākot jau uzreiz spēlēt, jau pirms vispār es stājos akadēmijā, tas, man liekas, ir bijis labākais lēmums manā dzīvē. Būt jau teātrī, iet uz ēnu dienām, redzēt to visu jau pirms tās profesionālās karjeras. Ja varbūt tās studējot, tu saproti, man nepatīk, bet tu jau biji redzējusi, ka tev patīk. Jā, un tad nav arī ekspektācija par to, ka tas ir tikai skaisti, ka tie ir tikai ziedi un aplausi, tas tā vispār nav. Un man ļoti patīk tas smagais darbs un viss, kas ar to saistīts. Bet šobrīd es tāpat turpinu studēt kultūras vadību, tāpēc esmu vēl vienu lauciņu sevi atradusi. Vēl vienu multimākslinieka šo lauciņu, kurā iebāzt savu degunu, tās teikt. Jā, un es esmu sapratusi, ka man patīk arī tā teātra mārketinga puse, gan producēšana, gan vispār grafiku taisīšana un kaut kāda menedžēšana, tāpēc man ir bijušas arī šādas iespējas, par ko esmu ļoti pateicīga. Ja, piemēram, tu būtu studējusi tajā aktieru mākslā, vai tās studijas arī noder īstajā dzīvē, kad ir tās izrādes, kad ir jāpiedalās seriāla filmēšanā, vai tas, ko māca aktieru mākslā, vai tas tiešām noder arī īstajā dzīvē? Protams, tāpēc, ka, jebkurš aktieris pirmkārt iemācās domāt, un tā nav tikai domāšana un kaut kāda reakcija uz skatuves, tas palīdz arī dzīvē risināt dažādas problēmas, situācijas un palīdz iemācīties komunicēt ar cilvēkiem, kas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, jā, tās studijas ir ļoti nozīmīgas, lai spēlētu teātri, lai būtu teātrī. Bet Latvijā man šķiet ir iespējams darboties arī neizmācoties aktieru kursā. Jo teātris nav tikai aktieri, teātris ir viss kopums. Jā. Jo kas būtu izrāde, ja tajā būtu tikai aktieri un nebūtu ne režisori, ne gaismotāji, skaņotāji, butaforu, ģērbēju. Tas tā izrāde vienkārši nevarētu notikt, jo aktieris stāvētu uz tukšas skatos un būtībā varētu darīt jebko. Jā, tas arī, man liekas, atšķir to izrādes, kas notiek teātrī tajā brīdī no tā, piemēram, seriāla vai filmēšanas, kas notiek laukumā. Ja, man liekas, tur tas mainās tik ātri, un tev režisors pasaka, zini, nesaka tā, saka šitā, un tev ir jāspēj saprast, ko izmainīt. Jā, tāpēc teātrī, kas man patīk, tā ir ilgstoša analīze,
tas ir darbs pie lomas 2 mēnešu garumā, kad tiešām kolektīvs sanāk kopā, sākumā izlasa materiālu, analizē katru tēlu, vispār situācijas, kas ir tajā konkrētajā lugā, bet, teiksim, ja salīdzina pieredzi filmēšanā, tad tur viss notiek ļoti ātri, ir ātri jābūt gatavām emocijām, pēkšņi kaut kas scenārijā izmainās un ir uzreiz iedod lapu ar jauniem tekstiem, iemācies pusminūtes laikā un filmējam. Aiziet filmējam, nākamais dublis, nākamais, ātri pārģērbamies un tā. Tā ir daudz dinamiskāka vide nekā teātrī, bet man patīk šīs vides apvienot. Vai ir viegli atcerēties tekstu? Jā, daudzi cilvēki domā, ka tas ir grūtākais, bet man tas teātra darbā šķiet pats vieglākais iemācīties tekstu. Es nezinu, kā ar citiem, es runāju tikai par sevi, bet tas man vienmēr ir bijis ļoti viegli apgūt jebkāda veida tekstus. Man liekas, ka tad, kad tu izlasi to tekstu un tu iejūties tajā tēlā, tu jau sāc domāt, kā šis tēls, nevis kā tu, Laura, un tad tu sāc runāt arī, kā viņš varbūt arī tieši tāpēc ir vieglāk apgūt šo tekstu. Jā, tas ir tāpat, kā mēs mācāmies svešvalodas. Galvenais ir būt tajā vidē un sākt domāt svešvalodā. Nevis domāt latviski un mēģināt pārtulkot, bet jau būt tajā visā iekšā. Ko tev, un drīzāk jautājums, vai tev šie izaicinājumi, šie kāpuma kritumi, šie kaut kādi tā pati nonākšana zeltainajā presē, vai tev tie visi izaicinājumi kaut ko māca? Un ko tev tie māca? Jā, es vienmēr ļoti mācos no izaicinājumiem un no grūtībām, no cilvēkiem, kas ir manā dzīvē. Cilvēki nāk un iet, tāpat arī grūtības nāk un iet, un ir jāatceras, ka tās grūtības ir tikai šobrīd, un varbūt pēc gada es atskatīšos un man liksies, par ko es stresoju tajā brīdī. Tas bija tikai konkrētais kārtējais izaicinājums, kas bija manā dzīvē, un tam vienkārši ir jātiek pāri. Un no šīs visas situācijas es esmu iemācījusies, ka ir svarīgi, ja es gribu kaut ko sasniegt, tad man ir jāapzinās, ka būs grūti periodi, būs cilvēki, kuri varbūt atkritīs no dzīves, cilvēki, kuri nāks klāt, cilvēki, kuri vienmēr būs blakus. Un jā, tā apzināšanās, ka tas sapnis, uz kuru es eju, ka neviens to sapni nevar sabojāt. Tu arī minēji, ka tu nonākot šai zeltainajā presē, saprati, ka tu nevari vairāk klusēt, un varbūt arī tas ir tas, ko tu šobrīd iemācījusies, vai tas ir tas, kad nevajag klusēt? Jā, tas ir pamatā jebkādam konfliktam, jebkādai saspringtai situācijai dzīvē, galvenais ir izrunāties. Un man tas arī ir sanācis, un es esmu šajā laikā diezgan daudz patiesībā runājusi, kas ir ļoti netipiski man. Un, protams, ir ļoti daudz jautājumi, kas, ko, kāpēc, un vienmēr es ar tādu iekšēju mieru to stāstu, un es domāju, varbūt kāds cilvēks arī mācīsies no šīs manas pieredzes, un varbūt tas viņam kaut kādā veidā palīdzēs. Šādi mēs arī nonākam pie mūsu noslēdzošā jautājuma. Kas ir tas, ko tu ieteiktu citām sievietēm, kuras arī ir jaunas, tāpat kā tu, tāpat kā mēs ar Samantu? Ko tu viņām ieteiktu situācijās, kad tiek saņemti visādi komentāri, negācijas no apkārtējiem cilvēkiem, kad tiek saņemtas kaut kādas tādas nepatīkamas lietas, ko tu ieteiktu darīt? Atcerēties par sevi un par savu fokusu dzīvē. Un kas varbūt tās ir tas tavs fokus šobrīd? Es laikam pirmkārt vēlētos būt labs cilvēks. Tas ir tas, uz ko mēs katrs, man šķiet, ejam. Jā, es vēlos strādāt teātrī, es vēlos turpināt būt šajā vidē, jo tā vide ir tik dinamiska un tik interesanta un tik pamācoša, ka būtībā es nevaru savu dzīvi iedomāties bez teātra.
jebkurā pusē no skatuves, vai uz skatuves, vai aiz skatuves. Tas vienkārši vienmēr ir bijis mans sapnis, un tāpēc es jebkuram cilvēkam iesaku, ja jums dzīvē ir kāds sapnis, tad neaizmirstiet par to pat grūtākajos dzīves brīžos. Man liekas, tāds ļoti smuks un pozitīvs nobeigums arī tam, ka pirmkārt iet uz to savu sapni, uz savu mērķi, un galvenais būt labam cilvēkam, labam priekš sevis pirmkārt, un tikai pēc tam domāt būt labam citiem, jo mēs nevaram būt, diemžēl, visiem labi. Jā, galvenais ir necensties visu laiku, katru dienu konstanti izpatikt citiem, jo tas nepie kā laba nenovada. Beigās cilvēks neko pats nesasniedz, neko pats neizdara, jo viņš cenšas rīkoties tā, kā to vēlas citi. Ja cilvēks vairs nav viņš pats. Jā, viņš nav autentisks. Jā, viņš tāds izliekās nedaudz par daudz. Paldies, teiksim tev, Laura, ka tu veltīji savu dārgo laiku šajā visā stresainajā periodā, būdamai aiz skatuves, būdamai klāt visā šajā Nacionālā teātra jaunajā izrādes tapšanas procesā. Paldies, ka tu varēji atrast laiku izskriet no turienes. Un galvenais, mēs tev novēlam būt labam cilvēkam un atrodies uz skatuves, jo tā tiešām ir tava vieta. Tu dedz par teātri, par atrašanos uz skatuves un aiz skatuves, tu dedz par to var redzēt. Paldies, tas laikam jau ir, tas prieks un saviņojums ir tik liels, ka es nevaru noturēt vairs to sevī. Man vienkārši visu laiku ir jāsmaida un jāpriecājas par dzīvi. Ar jums šodien kopā biju es, Luīze un Samanta, un drīz jau tiksimies atkal mūsu 6. epizodē. Tieši tā. Klausieties mūsu Spotify un YouTube. Atā! Atā! Tā!